Esmu Ines Kučīnska, Liepājas teātra aktrise. Esmu dzimusi, mācījusies, strādāju Liepājā, 4 bērnu mamma. No 92. gada esmu Liepājas teātra aktrise. Man tā vispār liekas tāda dīvaina sakritība, jo Marijas Leiko tēls kaut kā jau tādu zināmu laiku tā virmo ap mani. Es piedalījos Dāvija Sīmaņa filmā par Mariju Leiko, un līdz tam par nožēlu jāatzīst, ka es tiešām nezināju tādu personību. Man pat sametās kauns, ka es nezinu. Un pēc tās piedalīšanās filmā nāca tas Lauras piedāvājums būt šeit, Čehova teātrī, un mani tas iedvesmoja, saviļņoja, un tagad es esmu šeit. Jā, man jau daudz teica, kā tu taču esi viņai tik līdzīga, un it kā daudz piezīmē to, ka mēs esam vizuāli līdzīgas. Man ir interesanti tādā nozīmē, ka pieskarties. Neko vairāk jau es nevarēšu izdarīt, kā tikai pieskarties viņas tādai personībai un minēt, kāda viņa būtu varējusi būt, iztēloties un mēģināt iedzīvināt viņu. Šobrīd jau arī laiks ir tāds tramīgs un nemierīgs. Manuprāt, šobrīd tā tēma ir ļoti svarīga. Kaut vai tāpēc, ka arī šobrīd ir daudz cilvēki, kuri domā, ka Padomju Savienība bija tāda laimes zeme, bet tā realitāte bija ļoti skarba. Tika nīdēta nacionālā kultūra, nacionālā identitāte. Un tā vietā tika radīta kaut kāda, manuprāt, tāda nesaprotama komunistiskā kultūra. Un ļoti daudz vardarbības tajā laikā bija. Cilvēki tika slepkavoti bez sprieduma, bez tiesas, bez nekā. Un kaut kā, nezinu, man liekas, ka šobrīd ir aktuāli runāt par tādām vēstures lapusēm, kas ir tādi dziļi iespiedusies tautas apziņā. Es tikai varu pateikt to, ka man tiešām ļoti patīk te būt. Ka man patīk būt daļai no šī procesa. Ka mani rezonē tā saskarsme ar Čehova teātra aktieriem, ar Lauru Grozu. Manuprāt, viņi ir labā nozīmē monstrs, izcili režisori. Viņa nekad neko netaisa tikai tāpat vien, tikai tāpēc, ka jātaisa. Viņai ir svarīgi, ļoti svarīgi pateikt būtisko par laiku, kurā mēs dzīvojam, par cilvēkiem, par mākslu, par tādu dzīves saturu. Un tur aktieriem, man liekas, ir jāļaujās viņai kā režisorei, jo viņa ir izcila personība.